Labrīt! Valsts kontrole ir publiskojusi liederības revīzijas akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pāraudzības efektivitātes ziņojumu. Un šodienas preses konferencē iepazīstināsim plašāk ar revīzijas secinājumiem. Tātad vispirms revīzijas rezultātiem detalizētāk dalīsies valsts kontrolieris Edgars Korčagins un valsts kontroles padomes loceklis 5. revīzijas departamenta direktors Oskars Erdmanis. Savukārt pēc tam ar savu vēstījumu dalīsies ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pēc visiem paziņojumiem medijiem būs iespēja uzdot jautājumus. Vārds valsts kontrolierim. Labdien, godātie klātesošie un tie, kas mūs skatās attālināti. Šis revīzijas ziņojums, jāsaka, ka gan jau ir kārtējais, kas apliecina, ka mums valstī ir problēmas ar kapitāla sabiedrību un lielo kapitāla sabiedrību pārvaldību. To mēs redzam arī citās jomās, vai satiksmes jomā, vai kultūras jomā, un šis revīzijas ziņojums ir kārtējais apliecinājums tam, ka ministrijas iespējams nav tas labākais un kapacitātes ziņā stiprākais risinājums, kā pārvaldīt mums tik būtiskus valsts aktīvus. Īstermiņa risinājums ir kapacitātes stiprināšana, bet ilgtermiņā es gribu aicināt domāt par to, vai mums nav konceptuāli jādomā par citu pārvaldības modeli, lai mēs nerunātu vairs par tādiem ziņojumiem, kur mēs redzam būtiskas pārvaldības problēmas. Otra lieta, ko iezīmē šis ziņojums un par ko, man liekas, ka būtu ļoti pamatota diskusija uz turpmāko, ir par to, kādus jautājumus lemj un par kādiem jautājumiem pieņem lēmumus ministru kabinets. Ja runa ir par politikas īstenošanas jautājumu, ja runa ir par kādām strateģiskām izšķiršanās lietām, tad ir pamatoti un pat vajadzīgi, lai ministru kabinets pieņem lēmumus. Ja savukārt, kā šajā gadījumā, ministru kabinets lem par tādiem jautājumiem, kas ir uzņēmuma operatīvās saimnieciskās darbības jautājumi, kas ir jārisina līguma attiecību ietvaros, tas nav ministru kabinetā lemjams jautājums. Un tas ir katra uzņēmuma valdes vai citā gadījumā padomes līmenī izlemjama lieta. Un ja jau uzņēmuma līmenī šķiet, ka kāds lēmums nav pareizs vai tā nevajadzētu rīkoties, tad es varu tikai aicināt uzņēmumus un viņus pāraugošās institūcijas nemēģināt šos jautājumus nest uz valdību un tādējādi iegūt indulgenci viena vai otras rīcības veikšanai. Par atbalstu kokrūpniekiem detalizētāk stāstīs mans kolēģis Erdmaņkungs. Es vien pieminēšu dažas lietas vai dažas aspektus, kas šeit bija un kas šeit noteikti nebija. Šeit noteikti nebija atbalsts nozarei, bet konkrētiem uzņēmumiem. Šeit noteikti mēs nerunājam par krīzi, ne nozarē, ne konkrētajos uzņēmumus. Bet mēs pilnīgi noteikti runājam par ieņēmumu samazinājumu un zaudējums radošu rīcību Latvijas valsts mežiem. Un visbeidzot, laiku pa laikam izskan no dažādiem sabiedrības pārstāvjiem pieļāvumi, dažādas interpretācijas par to, ko valsts kontrole saka vai nesaka, vai kāds ir vai nav valsts kontroles viedoklis. Es varu tikai aicināt sekot līdz tam, ko nosaka likums, ka valsts kontrole savu viedokli izsaka caur revīziju ziņojumiem. Caur tādiem ziņojumiem, kas ir izdiskutēti, faktoloģiski pārbaudīti un publicēti likumā noteiktajā kārtībā. Un ir absolūti nepieļaujama tāda situācija, kā bija gluži nesen, kad parādās tiek publiskoti vēl nepārbaudīti, neizrunāti ziņojuma projekti. Es tiešām neredzu, ka no tā ir kādam ieguvums. Ne sabiedrībai, ne iedzīvotājiem, ne lēmumu pieņēmējiem, nekam. Un varu vēlreiz tikai aicināt skatīties uz to, ko valsts kontrole saka savos revīzijas ziņojumos un maksimāli izvairīties no nepārbaudītas informācijas atkārtošanas. Paldies! Godātie mediju pārstāvi, godātie skatītāji, šodien publiskojam secinājums par revīzijas ziņojumu par Latvijas valsts meža pāraudzību. Īsam ieskatam Latvijas valsts meža saimniecība ir ļoti liela Latvijas visas tautas vērtība. Gandrīz puse no meža ir valsts īpašumā.
1,27 miljārdi ir šī vērtība, no kura katru gadu Latvijas budžetā būtu jāsaņem adekvāts dividendžu apjoms, un Latvijas valsts meža ir viens no lielākajiem dividendžu maksātājiem. Neskatoties uz to, šī pāraudzība par šo kapitāla sabiedrību valsts kontrolas ieskatā gan no Zemkopības ministrijas puses, gan no padomes puses nav nodrošināta tāda, kas atbilstu normatīvu aktu prasībām un sniegtu šo maksimālo atdevi valsts budžetā. Divas būtiskas summas caur finanšu prizmu, ko es gribētu šodien norādīt, tie ir apmēram 130 miljoni eiro, ko jau šodien ir iespējams iemaksāt valsts budžetā, jo šī summa nav nepieciešama nedz Latvijas valsts meža saimnieciskai darbībai, nedz attīstībai, nedz nākamo periodu nodokļu segumam. Līdz ar to tie vienkārši kā nesadalītā peļņa stāv Latvijas valsts mežu kontā. Otra summa ir šis ieņēmuma samazinājums 49 miljonu eiro apmērā, kas radās kā cenu starpība starp to cenu, par kādu Latvijas valsts meži atklātā izsolē pašiem uzņēmumiem solot, bija pārdevusi zāģbaļķus, un starp to cenu, kādu Zemkopības ministrijas rosinātā, ministru kabineta un akcionāru sapulces atbalstītā valdes īstenotā lēmuma ietekmē Latvijas valsts meži nav guvuši, un valsts kontrolas ieskatā šī ir vērtējuma kā zaudējumus radoša rīcība. Par meža nozares politikas plānošanu. Zemkopības ministrijai ir uzdevums nodrošināt meža nozares politikas plānošanu, kas ir ļoti būtisks jautājums Latvijas valsts meža attīstībai, kas ir ļoti būtisks jautājums sabiedrībai. Diemžēl jau 5 gadus meža nozare darbojas bez ilgtermiņa mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Un šādos apstākļos ir ļoti saprotams gan citu nozaru, gan organizāciju reakcija, ja Zemkopības ministrija, neizdiskutējot šos jautājumus, virza normatīvu aktu projektus gan palielināt cērtamās platības, gan palielināt cērtamās platības Latvijas valsts mežos, gan samazināt koku ciršanas vecumu. Jāsaka, ka šis jautājums nav vienas Zemkopības ministrijas kompetencē un nepieciešama sadarbība un atbalsts no citām ministrijām, bet šis jautājums nevar palikt nerisināts, kā tas ilgstoši, diemžēl, ir noticis. Raksturošu Latvijas valsts meža darbības stratēģiju. Tas ir tas dokuments, kam būtu jāsavieno valsts intereses, finansiālas, nefinanciālas, sabiedrības intereses. Savukārt revīzijā mēs konstatējam, ka, diemžēl, tā tas nenotiek. Peļņas rādītāji un peļņas plānošana stratēģijā ir ievērojami zemāka nekā valsts meža potenciāls to atļauj. Savukārt šie nefinanšu rādītāji, kas ir ļoti būtiski un izriet no meža politikas, piemēram, meža kapitāla vērtības pieaugums un citi, no šīs stratēģijas, diemžēl, ir izslēgti. Tas arī raksturo to, kā notiek, vai pareizāk sakot, nenotiek sadarbība starp Latvijas valsts mežu kapitāla daļu turētāju, starp interesēm gūt peļņu un starp interesēm sasniegt arī pārējos nefinanšu mērķus. Kapitāla sabiedrības, peļņas un dividendžu plānošana Latvijas valsts mežos ir necaurskatāma un neprognozējama. Latvijas valsts meži nesniedz revīzijas laikā peļņu plānošanu apstiprinošus dokumentus, un ar ko tas rezultējās? Tas rezultējas ar to, ka katru gadu plānojot valsts budžetu un arī sniedzot prognozes budžeta ietvaru likumā 2 nākamajiem gadiem, šī peļņa vienmēr tiek uzrādīta nepamatoti zema, apmēram 2 līdz 5 reizes zemāka, savukārt jau plānojot budžetu kārtējam gadam no māja līdz decembrim, šī peļņa palielinās no 30 līdz vairāk kā 70% vai līdz pat 56 miljoniem eiro.
un nenonāk kopējā budžeta izskatīšanas procesā, jo Zemkopības ministrija šos finanšu līdzekļus prezentē kā resora iekšienē rastus finanšu līdzekļus un kā fiskāli neitrālus pasākumus un novirza Zemkopības ministrijas jomā esošu pasākumu īstenošanai. Un tā 6 gados 289 miljoni eiro ir izlietoti Zemkopības ministrijas iekšējām vajadzībām. Te mēs redzam arī prezentācijā šo izlietojumu, un mēs redzam, ka 91% ir izlietoti Zemkopības ministrijas vajadzībām no šī finansējuma un tikai apmēram 9% citām vajadzībām, lai gan šāda prakse nebūtu atbalstāma un šīs finansējums būtu jāizvērtē prioritāri, vērtējot visas valsts budžeta vajadzības. Runājot par naudas līdzekļu pārvaldību, sākotnējā slaidā minot 130 miljonus eiro, tie tiešām ir finanšu līdzekļi, kas nav nepieciešami nedz nodokļu nomaksai, nedz kapitāla sabiedrības darbības nodrošināšanai, nedz citām vajadzībām. Līdz ar to tie ir novirzāmi valsts budžetā. Īsumā par Latvijas valsts meža padomes darbību. Lai arī valsts mežu pārvaldībā ir ļoti būtisks aktīvs un normatīvi akti nosaka skaidru kārtību, kā ir jāpārvalda kapitāla sabiedrība, ka padomes locekļi ir jāieceļ atklātā konkursā, lai nodrošinātu šo profesionalitāti, akcionārs Zemkopības ministrijas personā nav nodrošinājis, ka šāds process tiek īstenots, un faktiski šis ir likuma pārkāpums. 3 reizes ir iecelta pagaidu padome bez svarīga iemesla. Tāpat arī vairāk kā 3 gadus Zemkopības ministrijā nebija iecelts atbildīgais darbinieks, kurš koordinē šo sadarbību starp ministriju un starp kapitāla sabiedrību, kas arī varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šādi informācijas pārāvumi ir notikuši, un arī valsts kontrolei revīzijas laikā netika saulaicīgi, pat vairāk kā 6 mēnešus sniegta, piemēram, informācija, kā tika sagatavots informatīvais ziņojums par cenu samazinājumu otrās šķiras skujkoku zāģveļķiem. Valsts kontrole arī pievērsās jautājumam par ilgtermiņa mežastrādes līgumu pārveides procesu. Jāsaka, ka ierobežotā apjomā, jo par šo jautājumu konkurences padome ir ierosinājusi lietu. Kādēļ mēs šo vērtējām? Tādēļ, ka pirmkārt mēs redzējām, ka šis jautājums nav atrisināts un viņa risināšanai tiek tērēti finanšu līdzekļi būtiski juridiskās palīdzības sniegšanai, kaut gan risinājumi nav panākti, kā arī tika ignorēts ģenerāla prokuratūras norādījumi, ka šie līgumi ir izbeidzami vai nu izstrādājot normatīvo regulējumu vai tam līdzīgi, kā arī ilgstoši tika ignorēti konkurences padomes norādījumi. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas konkurences padome nāks klajā ar savu lēmumu 3. ceturksnī šajā gadā. Un beidzot par cenu samazināšanu skujkoku zāģbaļķiem. Īsa chronoloģija. Tātad Zemkopības ministrija ir tas iniciators, kura vērsās ministru kabinetā ar informatīvo ziņojumu. Ministru kabinets ar protokolu lēmumu uzdeva Zemkopības ministrijai, kā Latvijas valsts meža akciju turētājai, un akcionāru sapulce tālāk arī secīgi šo lēmumu nodeva Latvijas valsts mežu valdei izpildei. Šis lēmums nebija abstrakts, tas neietvēra vispārējus nozares politikas jautājumus, tas ietvēra konkrētu risinājumu, piemērot īstermiņa līgumu cenas, kas Latvijas valsts mežu atbildībā esošajā kārtībā ir konkrēta cena, konkrētiem līgumiem, kas bija ilgtermiņa. Ko valsts kontrole par šo secina? Tad pirmkārt, tas nebija pamatoti, tas neaptvēra visu nozari, un ministru kabinets un akcionārs rīkojās ārpus savas kompetences.
Galvenā problēma šajā jautājumā ir tas, kā šis informatīvais ziņojums tika sagatavots un kāds risinājums tika izvēlēts šim jautājumam. Jo šobrīd pat runa varētu nebūt par to, vai vajadzēja un nebūt ne par komersantiem, bet par to, vai zemkopības ministrija izdarīja visu savu darbu, pieņemot šo lēmumu, kura ietekme beigās var izrādīties 50 miljonu eiro vērtībā. Un tas, ko mēs redzējām informatīvā ziņojumā, nebija tāda informācija, lai jebkurš ministru kabineta loceklis varētu pieņemt atbildīgu un izsvērtu lēmumu. Informācija tika gan pasniegta dažādā nekonsekventā veidā, analizējot dažādus sortimentus dažādās valstīs, tika izvēlēti salīdzinājumi ar tām valstīm, kur šīs cenas vai kaut kādas starpības vai kaut kādi raksturojuši rādītāji bija viskontrastējošākie. Tāpat arī tika sniegti neprecīzi informācija par nodarbinātību. Šie dati nebija reprezentatīvi, balstījās uz atsevišķu uzņēmumu aptaujām. Un jāsaka uzreiz, ka pirmkārt uzņēmumi iepriekšējos gados bija darbojušies ļoti labos finanšu apstākļos, un zaudējumi vai kāda cita finanšu situācijas pasliktināšanās nebūtu nav traģēdija. Svarīgi piebilst dažus ļoti svarīgus faktorus, kas iespējams maldināja informatīvā ziņojuma lasītājus un lēmumu pieņēmējus. Kā vienu no tiem es gribu uzsvērt to, ka informatīvā ziņojumā tika skaidri un gaiši norādīts, ka, ja komersanti atteiksies no šiem līgumiem, lai arī sedzot šo zaudējumu atkāpšanās summu 10% apmērā, nevarēs vairs piedalīties ilgtermiņa izsolēs un iegūt šos nepieciešamo zāģbaļķu apjomu, kas faktiski šiem uzņēmumiem nozīmētu, ka viņi nespēja vairs darboties. Šī informācija nebija patiesa. Informatīvā ziņojuma sagatavotāji nebija ievietojuši objektīvu informāciju. Latvijas valsts mežu valde jau 2023. gada oktobrī skaidri un gaiši rakstīja, to var apliecināt vēstule, ka šāda kārtība netiks piemērota un šiem komersantiem būs atļauts startēt nākamajās procedūrās. Vēl viens būtisks trūkums ir, ka šajā situācijā un informatīvā ziņojuma sagatavošanā un gala redakcijā nekur nebija parādīti kaut kādi alternatīvi risinājumi, kādi bija iespējami. Ziņojums, protams, arī tika virzīts IP ierobežotas pieejamības statusā, un arī jebkuram citam, kurš būtu ieinteresēts, bija ierobežotas iespējas par to izteikties. Un vēl viens būtisks aspekts, kas nebija norādīts ziņojumā, cenu korekcijas mehānisms Latvijas valsts mežos nebija neadekvāts, tas bija izstrādāts kopā ar nozares uzņēmumiem, un bāzes cena nebija neadekvāta pret tirgus cenu, savukārt komersantu solītās cenas par 23% bija augstākas par tirgus cenu. Tā rezultātā tā ekonomiskā ietekme arī runā pati par sevi. Nav normāli, ka ilgāk termiņa līgumu cenas, kur komersanti iegūst lielāku apjomu un garantētas piegādes, cenas galu galā ir zemākas par īstermiņa līguma cenām, kur konkurenti regulāri komersanti konkurē par šo nelielo zāģbaļķu apjomu. Informatīvā ziņojumā tika minēts, ka šī būs tirguma atbilstoša cena, šī īstermiņa cena. Mēs tam nevaram piekrist, jo tirgus apjoms un tas apjoms, kas tika piedāvāts tirgū 11% no šiem zāģbaļķiem, nebūtu neraksturo tirgus cenu. Un bija arī daudz alternatīvu iespēju, kā piemēram piemērot Latvijas valsts mežu procedūrās piemērojamo 10% uzcenojumu no īstermiņa cenas, ņemot vērā, ka šīs garantijas par piegādēm, par piegāžu apjomu, par termiņiem ir ļoti būtiskas komersantiem. Rezumējot, mēs konstatējam, ka ministru kabinets un zemkopības ministrija pretēji publiskas personas kapitāla daļu kapitāla pārvaldības likumam
ir pieņēmuši lēmumus, kas ir valdes ekskluzīvajā kompetencē. Valde, īstenojot šo akcionāru sapulcē doto uzdevumu, varēja šo uzdevumu nepildīt, kā arī celt prasību tiesā. Un kopumā šādas rīcības rezultātā ir noticis tas fakts, ka valsts manta ir atsavināta par zemāku cenu, kas ir šī zaudējums radošā rīcība. Īsumā par ieteikumiem. Valsts kontrole sniegus ieteikumus gan zemkopības ministrijai, gan Latvijas valsts mežiem. Pirmkārt, nodrošināt nozares politikas īstenošanu, kas ir vitāli svarīga Latvijas valsts mežu attīstībai. Pirms normatīvu aktu izstrādes un informatīvo ziņojumu virzīšanas, kas skar dabas aizsardzības, klimata mērķus, veikt šo ietekmes uz vidi novērtējumu. Kapitāla sabiedrībai sakārtot un padomē jautājumus par darbības stratēģiju un nodrošināt, ka finanšu līdzekļi, kas nav nepieciešami Latvijas valsts mežu darbībai un attīstībai, tiek laikus ieskaitīti valsts budžetā. Nobeigumā es gribēju pateikt paldies saviem kolēģiem valsts kontrolē par neatlaidīgu darbu gana sarežģītos apstākļos. Paldies! Labdien, klātesošie! Labdien, tie, kas klausās šo preses brīfingu attālināti. Jokam droši vien netik labu dienu tiem, kas valstī rūpējas par meža apsaimniekošanas politiku. Paldies valsts kontrolē par sadarbību. Šī nav pirmā reize, kad prokuratūra sadarbojas ar valsts kontroli tās īstenoto funkciju izpildē. Šī ir pirmā reize, kad prokuratūra varbūt ar savu pārbaudas rezultātu ir nākus klajā pirms valsts kontrole vēl ir pabeigusi savu revīzijas atzinumu. Bet kā šīs, tā citu revīziju ietvaros, valsts kontroles un prokuratūras mērķi un darbības principi ir nemainīgi. Mēs rūpējamies par valsts interesēm, par likumu ievērošanu valstī. Un, manuprāt, arī šis preses brīfings, kurā piedalās ne tikai valsts kontrole, bet arī ir pārstāvēta prokuratūra, ir lielisks apliecinājums tam, ka mūsu mērķi ir virzīt tikai un vienīgi, lai nodrošinātu tiesisko kārtību valstī, lai valsts pārvalde tiktu īstenot ekonomiski, saimnieciski, atbilstoši likumam un atbilstoši kopējai situācijai valstī un mūsdienīgām attīstības tendencēm. Šīs dienas valsts kontroles revīzijas atzinums, manuprāt, novērš jebkādas saprātīgas šaubas par to, ka notikumi, kas publiski nāca klajā pagājušā gada novembrī, nav tikai prokuratūras vai valsts kontroles, teiksim, tāda vienpusējs skatījums par to, kāds bija vai netiks tiesiski sniegts atbalsts kokrūpniekiem, tajā laikā, kad Zemkopības ministrija rosināja un aktīvi virzīja un aizstāvēja savu viedokli, ka kokrūpniecības nozarē ir krīze un steidzami ir nepieciešams valsts atbalsts. Valsts kontroles revīzijas secinājumi, manuprāt, ir iznīcinoši un pilnīgi skaidri iezīmē to, kad šis atbalsts nebija ne tiesisks, ne vajadzīgs, un arī vispār valsts meža apsaimniekošana neatbilst nekādiem saimnieciskas darbības pamatprincipiem. Vēl jau vairāk ir ļoti svarīgi sabiedrībai un arī katrai iestādē nonākt pie secinājuma, ka valsts kontrole un prokuratūra ir neatkarīgas valsts iestādes, kas izpilda likumā noteiktās funkcijas. Un nonākot faktiski prokuratūrai pārbaudē un valsts kontroles revīzijā pie vienotiem atzinumiem, vienotiem secinājumiem, manuprāt, šeit vispār nav vietas nekādām saprātīgām šaubām par to, ka valstī ir steidzami jārīkojas, lai politiku šajā jomā mainītu un beidzot rīkotos saimnieciski un valsts no tā gūt arī materiālu labumu. Ir acīm redzam, ka valstī ir radīti mantiski zaudējumi vismaz 50 miljonu apmērā. Es nerunāju par to, kas papildus valsts kontroles secināto, kad
miljoniem naudu vienkārši bezmērķīgi atrodas Latvijas valsts mežu rīcībā, viņi netiek ieguldīti budžetā, lai tādējādi risinātu tos jautājumus, kas ik gadu rodas noformējot budžetu kārtējiem gadam. Tas tikai parāda tādu nesaimniecisku un nevalstisku domāšanu, vilcināšanos ar lēmumiem. Un ir ļoti labi, ka mūsu valstī ir valsts kontrole un ir prokuratūra, kas ar tiesiskiem līdzekļiem nāk palīgā politikas veidotājiem, pirmkārt ievērot likumu, otrkārt rīkoties saimnieciskāk. Saistībā ar pretiesisku atbalstu kokrūpniekiem nebaidoši šī vārda lietošanu, jo tā tas arī ir. To apliecina gan šīs dienas revīzijas atzinums, gan to, ko ir secinājusi prokuratūra. Pabeidzot pārbaudi, šī gada martā tika uzsākts krimināla process. Par kriminālu procesu norisi un izmeklēšanas aktivitātēm pagājušajā nedēļā es informēju sabiedrību. Ir saprotams, ka nedēļas laikā nav mainījušies ne procesuālie statusi, ne pamats, ne arī tas, ka joprojām izmeklēšana šajā lietā notiek. Notiek aktīvs darbs, tiek vērtēti pierādījumi, lēmti tālākie soļi izmeklēšanā gan par procesuāliem statusiem, gan par citām pierādījumu nostiprināšanas iespējām. Un valsts kontroles revīzijas atzinums būs viens no pamatpierādījumiem, kas nostiprinās prokuratūras pārliecību par šī krimināla procesa pamatotību un virzīšanos tālāk izmeklēšanā. Paldies vēlreiz valsts kontrolē par sadarbību. Prokuratūra novērtē mūsu spēju sadarboties, tajā pašā laikā saglabāt katra iestāde savu neatkarību un virzīties uz vienu mērķi, lai likums valstī tiktu ievērots. Paldies, veiksim darbā. Vai ir kādi jautājumi šobrīd? Jā, lūdzu. Sakiet, lūdzu, es atvainojos pārtraušu, kam jautājums būs adresēts? Valsts kontrolē arī ģenerāla prokurora ierakst tātad, ja ir secināts, ka nelikumīgs atbalsts, vai ir rekomendācija šo atbalstu prasīt atpakaļ, vai šie kokrūpnieki atmaksā to, ko viņi ir saņēmuši nepamatot. Nelikumīga valsts atbalsta faktu konstatē Eiropas komisija atbilstoši regulas prasībām, un tie, kas var šo atbalstu apstrīdēt, ir vai nu patērētāji, vai to komersanti, kuru intereses ir skartas. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas šāda procedūra nav rosināta. Tas, ko mēs revīzijā noskaidrojām, ka nedz Finanšu ministrija, nedz Zemkopības ministrija, vērtējot šo lēmumu, nav saskatījusi šajā jautājumā valsts atbalsta pazīmes. Savukārt manā rīcībā es saprotu, ka ir vēl informācija bez tā, kas ir valsts kontrolas rīcībā. Jā, paldies par jautājumu. No prokuratūras redzesloka. Tātad prokuratūrā pagājušā gada novembrī sāktā pārbauda nav pabeigta. Viens no virzieniem bija izvērtēt šo kriminālu tiesisko aspektu, proti, vai vispār ir vērtējams noziedzīgi nodarījuma pazīmes, un konstatējot šādu pazīmi esamību, prokuratūrā tika uzsākts krimināla process. Vēl divi no virzieniem, kas tiek vērtēti, un, cik vien, kā saka, prokurora jauda un visi citi uzdevumi ļaus arī noformulēt un līdz galam izvērtēt šo te perspektīvu, tiek izskatīti vēl divi prokuratūras rīcības scenāriji šīs pārbaudas ietvaros. Viens ir vērsties ministra kabinetā ar reaģēšanas līdzekli, lai šie, jau pilnīgi skaidrs, ka pretiesiskie ministra kabineta lēmumi tiktu atcelti, proti viņš šobrīd joprojām ir spēkā. Tā tam tiesiskā valstī nevajadzētu būt, ja ir konstatēts, ka ministra kabinets lēmums ir pieņēmis uz nepatiesas informācijas pamata un nav bijis nekāds pamats sniegt šo atbalstu kokrūpniekiem, tad ir jālem jautājums par šo ministra kabineta lēmumu atcelšanu. Otrs, kas tiek vērtēts, vēl iegūstot papildus informāciju un izvērtējot visas, tiesas perspektīvas, viens no veidiem, kā prokuratūra var
iestāties valsts interesēs un panākt zaudējumu atlīdzību, ir vērsties ar prasības pieteikumu tiesā. Šādu iespēju mēs neizslēdzam. Ja prokurors saskatīs šādu tiesas perspektīvu un iespēju zaudējumus piedzīt arī prasības pieteikumu, ietvaros vēršoties tiesā, prokuratūra to izmantos. Papildus jautājums prokuroru kungam, kad tas varētu notikt aptuveni? Šajā un citu jautājumu sakarā es kategoriski atturēšos no jebkāda termiņa nosaukšanas, ja vien man nebūs zināms konkrēts termiņš. Es nevaru prokurora, kurš dara reālo darbu vietā, pateikt, cik tas prasa laika resursu, izvērtēšanu un visu pārējo. Prokurors un jebkura lēmuma pieņemšanā vadās no reālās situācijas, savām spējām, laika, resursa, un arī informācijas apjoma, kuru ir nepieciešams izanalizēt, lai nonāktu līdz šim lēmumam. Termiņu šobrīd nav. Mūsu interesēs to ir darīt objektīvi ātri, nevilcinoties, un pēc tāda principa mēs vienmēr arī strādājam. Nekā personīgi, Ilis Jaunāks un Rēdere, man jautājums abiem, gan valsts kontrolas pārstāvim, gan ģenerāla prokuroram, skaidrs par atbildības jomām, jo no vienas puses Zemkopības ministrija, protams, ir atbildīgā kā šī informatīvā ziņojuma sagatavotāja un Latvijas valsts mežu pārvaldītājs tajā pašā laikā, premjere apgalvo, ka šis 2023. gada 19. decembra lēmums ir ticis pieņemts, visticamāk viņu smaldinot. Tad varbūt varat precizēt, vai kāda no ministrijām bija pietiekami iepadzinusies un iedziļinājusies, varbūt, kā, piemēram, Tieslietu ministrijas vai Finanšu ministrijas darbībā arī ir saskatāmas kādas nolaidības vai bezdarbības pazīmes. Paldies! Paldies par jautājumu. Tas, kas valsts kontrolē bija svarīgi šajā revīzijā, bija salikt pa plauktiem lietas. Tātad, kas bija informatīvā ziņojumā, cik pamatota, pilnīga bija šī informācija, kas ir šo visu pieņemto lēmumu juridiskā daba. Tālāk jau, cik kurš tika vai netika maldināts, cik kurš zināja vai nezināja, iebilda vai neiebilda, tas jau iet pāri faktiski valsts kontrolas pilnvarām un skatīties. Tas, ko mēs noteikti darīsim, kas ir pats būtiskākais, un šodien arī turpināsies saruna ar Zemkopības ministra pienākumu izpildītāju, tieši par ieteikumu ieviešanu. Kas ir tas svarīgākais, lai mēs šādas situācijas turpmāk neatkārtotu? Sveicināti, Baiba Krastiņa no aģentūras LET. Man ir jautājums valsts kontrolierim. Valsts kancelē šorīt izplatīja paziņojumu par to, ka ministru kabinets kā publiskas personas augstākā lēmēja institūcija ir tiesīgs pieņemt kapitāla sabiedrībai saistošus lēmumus, kur īstenošana te var radīt arī finansiālu ietekmi, ja tas ir nepieciešams kopējai valsts ekonomikas noturībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai konkrētajā nozarē. Tad es saprotu pareizi, tā galvenā problēma šobrīd ir tā, ka galu galā šis lēmums nebija par labu ekonomiskai noturībai. Viņi saka, ka viņi tādu lēmumu varēja pieņemt, ministru kabinets. Es domāju, ka tajā, ko ministru kabinets šorīt izplatīja, un tajā, ko saka valsts kontrole, nav nekāda pretruna. Ministru kabinets arī runā, ka ministru kabinetam ir pamatotas tiesības un arī vajadzība pieņemt lēmumus stratēģiskos jautājumos, tādos, kuri jāizšķirās par vienu vai otru rīcības modeli, par politikas ieviešanu, un publisku personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums jau skaidri nosaka, kas ministru kabinetam, kā kapitāla daļu īpašniekam, teiksim tā, valsts īpašniekam, ir jāpieņem. Pieņemsim par līdzdalības iegūšanu jaunos uzņēmumos, par uzņēmumu strateģisko mērķi un citiem jautājumiem. Tas ir skaidrs. Tas, par ko mēs šeit runājam, un ko arī diezgan skaidri nodala likums, ir par saimnieciskiem operatīvās darbības jautājumiem. Tas nav ministru kabineta kompetences jautājums, un tas arī ir tas, uz ko mēs šodien vēršam uzmanību. Katram ir jāpieņem savā kompetencē esoši jautājumi. Šis lēmums, par kuru tika piemērots cits cenas zāģbaļķu līgumiem, tas ir uzņēmuma ietvaros risināms jautājums. Un man jautājums ir ģenerāla prokuroram. Zemkopības ministrs gatavojas vērsties tiesā, ja jūs neatsauksiet.
Jūs zinat, par ko es jautāju. Jā, pirmkārt, ļoti žēl, kad valsts kontrolas preses brīfings tiek pārvērsts par Armanda Krauza šovu elementu. Tomēr es šeit ieskatu par nepieciešamu informēt sabiedrību. Pirmkārt, es kā ģenerāla prokurors uzskatu par absolūti nepieņemamu iesaistīšanos šādā publiskā diskusijā. Prokuratūra neveido politiku un nepiedalās politikā. Līdz ar to tas ir arī kaut kāds jauns izaicinājums mums, saprotot, kāda ir šie te politiskās spēles noteikumi. Un mēs šeit neesam vienlīdzīgās pozīcijās. Ģenerāla prokurors var runāt tikai uz faktiem balstīt patiesību, par ko viņš ir pārliecināts, kas izriet no prokuratūras veiktā darba rezultātiem. Politiķis var runāt, ko grib. Mēs neesam vienādākās pozīcijās, tāpēc arī šī diskusija publiskā nav teiksim, negodīga, ne arī dara godu kopējai, teiksim, valsts amatpersonu statusam. Un šeit es atvainojos sabiedrībai, ka es iesaistījos šādā diskusijā, jo arī tā man ir pirmā pieredze, saprotot, kā turpmāk veidot komunikāciju ar sabiedrību, informējot par tiem procesiem, kas prokuratūrā notiek un ko mēs darām ikdienā. Atgādinot, ka mēs strādājam tikai sabiedrības un valsts interesēs, norobežojoties no jebkādas politiskiem spēkiem, politiskām interesēm. Prokuratūra ir neatkarība un tāda viņa būs, kamēr es vadīšu prokuratūru. Kas attiecas uz šo Armanda Krauzas izvēlēto taktiku, tā ir acīm redzama, es saprotu, tas jau nonivelēts, bet šeit ir skaidri redzama savu interešu aizstāvību, jo jau no pagājušā gada novembra Armands Krauze diezgan nekaunīgā veidā, ignorējot faktus, iestājās un faktiski maldināja sabiedrību par to, ka šis atbalsts bija nepieciešams. Šīs dienas valsts kontrolas atzinums, manuprāt, saliek visu pa plauktiņiem, kā valsts kontrolieris arī teica, un ir acīm redzama šī te bijušā zemkopības ministra negodprātīga rīcība. Un tā vietā, lai silti iesēstos Saeimas deputāta krēslā, Armandam Krauzem būtu vienkārši jāatvainojās sabiedrībai un jānoiet no politiskās skatuves. Tā ir necienīga rīcība, tas nedara godu visai politiskajai videi. Tas nevairo uzticēšanās valstī, un jo īpaši šobrīd ģeopolitiskajā situācijā, kad katrs šāds kašķis starp augstām valsts amatpersonām, un pilnīgi noteikti ir kā medus maize agresoru valstī, kas tam visam seko līdzi, es ieskatu par nepieciešamu šo komunikāciju izbeigt. Šodien visai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar prokuratūras preses relīzi, kur mēs pilnīgi atklāti atspoguļosim soli pa solim, kādas darbības un kurā brīdī tika veiktas ar Armanda Krauzes iesaisti, sākot ar šo pārbaudu, beidzot ar 14. maiju, lai būtu pilnīgi skaidrība par to, ka es neesmu maldinājis sabiedrību, un es esmu teicis patiesību, to patiesību, kas ir prokuratūras rīcībā. Viedokļi var atšķirties, bet mana sirdsapziņa ir tīra, un es varu godīgi teikt, ka es neesmu maldinājis sabiedrību, un rīkojies tikai prokuratūras un valsts interesēs. Kas attiecas uz šo paziņojumu par vēršanos pret ģenerālu prokuroru, tā ir klajš uzbrukums prokuratūras neatkarībai, pilnīgs izpratnes trūkums par to, kāda ir vieta un loma prokuratūrai valstī. Nevienam nav tiesības ar šādiem izteikumiem izdarīt spiedienu uz prokuratūru. It sevišķi uz ģenerāla prokuroru, zinot, ka ģenerāla prokuratūra izmeklē kriminālu procesu, kurā personai ir status persona, pret kuru uzsākts kriminālu procesu. Un šī status pamatotība jūs šodien lieliski redzējāt šajos slaidos. Par to vispār nav nekādu šaubu, ka pastāv reāli iespēja, ka Armands Krauze ir ļaunprātīgi izmantojis savu dienas stāvokli. Un tas ir prokuratūras uzdevums un pienākums pierādīt to, izvērtējot jau iegūtos pierādījumus un iegūstot jaunus. Vēršanās tiesā atgādina jebkuram, tostarp Armandam Krauzēm, ka pret šādiem negodīgiem uzbrukumiem likums aizsargā ģenerāla prokuroru un citas amatpersonas. Un tā nav piesakšanās ar likumu, kā daudz divānu sēdētāji tūliņ noteikti censtos interpretēt. Tas ir nepieciešams mehānisms, kurš ir gūs atbalstu visā
Eiropas Savienības tiesiskajā telpā, ka amatpersonas ir jāaizsargā no šādām tiesvedībām, kas ir arī tiešā veidā spiediena izdarīšana uz neatkarīgas iestādes darbu. Tātad, ja prokurors par jebkādu rīcību, ko prokurors veic, pildot savus amata pienākumus, tostarp publiski pārstāvot iestāžu un paužot viedokli, nekādas prasības pieteikumu un tiesvedības mūsu valstī nav iespējama. To ir teikusi arī augstākā tiesa, un ar to arī šis dialogs ar Armanu Krauzi ir izbeigts. Paldies par jautājumu. Linda Spondiņa, Latvijas televīzija, jautājums valsts kontrolēram droši vien un arī pat iespējams Armīnam Meistaram. Jautājums ir par to, vai šajā būtībā par dividendēm, par lieliem miljoniem, kas neaizgāja valsts budžetā, vai būs iespējams vēl kāda pārbaudi, kas varētu būt arī pārbaudi, kas rezultēsies ģenerālprokuratūrā? Es varbūt sadalīšu atbildi divās daļās. Viens, man liekas, ir būtiski, ko arī Armaņa kungs pieminēja, ka lai tie naudas līdzekļi, kas ir uzkrājušies kontos Latvijas valsts mežu un kas nav objektīvi uzņēmumi uz šobrīd nepieciešami, tikt ieskaitīti valsts budžetā. Tā ir pirmā daļa. Otra lieta, šī revīzija ir tikai pirmā, kur mēs skatāmies Latvijas valsts mežu darbību. Un šeit mēs koncentrējāmies uz pārvaldības pusi, uz to, kā zemkopības ministrija, kā padome un, kā jūs redzat, noteiktos gadījumos arī kā valdība pārvalda šo tik būtisko uzņēmumu. Nākamā revīzija, kuru mēs jau tūlīt sāksim, būs veltīta konkrēti Latvijas valsts mežu darbībai, jau ejot dziļumā un skatoties, kā Latvijas valsts meži apsaimnieko Latvijas valsts mežus un cik produktīvi un cik pamatoti mēs gūstam visu to sagaidāmo labumu no šī būtiskā aktīva. Tā kā iespējams šis jautājums par peļņu, par dividendēm tiks šķetināts arī tālāk nākamās revīzijas ietvaros. Ritums Rozenbergs, NRALV, kā tad īsti būtu jābūt šajā situācijā? Nozarei ir problēmas, uzņēmējiem ir problēmas, tad viņi vēršās pie kā? Šajā situācijā jāsaprot, vai bija krīze. Krīze nebija. Līdz ar to jautājumi, ja ir kādas konkrētas grūtības izpildīt kādas nolīgtās saistības, ir jārisina uzņēmuma līmenī. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, jā, mūsu valstī var rasties situācijas, un tādas ir radušās, kad iestājas kādi grūti apstākļi, krīze, covid vai vēl kas cits mums ir radījis. Un tad ir īpašs mehānisms, ko likums saka, ka valstī var izsludināt ārkārtējo situāciju vai kādā nozarē, vai kādā citā jomā, vai varbūt visā valstī, un kas ļauj noteiktos gadījumos tad vai nu sniegt kādu atbalstu, noteikti kaut kādus ierobežojumus vai ko citu. Šie mehānismi ir pieejami, šos mehānismus var darbināt, to mēs esam darījuši, un ir jāskatās tad, vai piepildās likumā noteiktie pamati, kā to var darīt. Tas ir tas ceļš, kas jau ir aprobēts un kas ir jāpilda. Valdībai ir izgājis šis dokuments cauri, Tieslietu ministrija ir apstiprinājusi, Finanšu ministrija nav iebildusi. Vai ir pamats domāt, ka ir vēl virkne šādu lēmumu pieņemti, jātaisa revīzija par valdības pieņemto? Katra revīzija ir veltīta konkrētam jautājumam. Mēs neskatāmies, kā saka, pa labi, pa kreisi arī citas jomas. Ja mēs citu revīziju ietvaros redzēsim, protams, ka šāda veida jautājumi ir risināti, iespējams, varbūt neatbilstošā veidā, mēs, protams, tos detalizēti izvērtēsim. Bet es domāju, ka šīs ir tāds, šī revīzija un šis revīzijas ziņojums ir vairākos aspektos tāda laba ceļa karte turpmāko lēmumu pieņemšanai. Vienu piemēru varu tikai minēt, gluži nesen valdība lēma arī, piemēram, par atbalstniekšanu Air Baltica uzņēmumam. Un šeit arī viena no lietām, kur valsts kontrole vērsa uzmanību valdībā, kad tika gatavot šis lēmumu izskatīšana, ka tā informācija, kas ir iesniegta balstoties uz kurai tiek aicināta valdība pieņemt lēmumu, bija nepilnīga. Un informatīvais ziņojums tika daudz detalizētāk papildināts ar situācijas plašāku izvērtējumu, lai valdība var pieņemt informētu lēmumu. Šis, man liekas, ir tāda būtiskā atziņa, kas ir jāpiemēro jebkuros gadījumos, kad valdība lem par tādu vai citādāku atbalstu. Pēdējais jautājums bija pretrunas izteikumos, formulējumos. Valsts kontrole formulē, ka tie varētu būt zaudējumus radoši. Ģenerālprokurors saka, tie ir zaudējumi. Kas bija tā pa metodu, kā jūs tikāt līdz tam ciparam? Kā jūs pieņēmāt, ka uzņēmēji varētu pirkt tos baļķus, zinot, ka viņi noteikti pirks, viņi varēja arī nepirkt?
Kā tas notika? Tas ir vienkārši salīdzinot, kādas tās cenas bija iepriekš un kādas tās cenas tika izmainītas. Un ja tie līgumi tika izpildīti atbilstoši iepriekš nolīgtajām cenām, tad starpība būtu 49 miljoni. Tā ir ļoti, ļoti vienkārši. Kāpēc ir atšķirības formulējumos? Tāpēc, ka katra iestāde vadās pēc saviem standartiem, skatās uz konkrētiem pantiem, konkrētiem jautājumiem. Piemēram, arī, teiksim, liederības revīzija vai atbilstības revīzija valsts kontrolē paģēra skatīties uz noteiktiem standartiem un noteiktā veidā šos jautājumus arī izvērtēt. Māris Čirsons vēlreiz. Sakiet, lūdzu, tādu jautājumu. Tātad, ja es nekļūdos, tad Latvijas valsts mežiem ir normatīvs 90% no peļņas samaksājuma dividendēs. Vai jūs rekomendētu valsts kontroli, vai jūs rekomendētu palielināt šo ciparu, es nezinu, uz 95, uz 97, varbūt 100%, un papildu jautājums, ja valsts budžetā iemaksā šīs dividendes, tad kādā veidā Latvijas valsts mežiem uzkrājas nesadalītā peļņa? Jo viņi visu laiku maksājuši 90%, ja es nekļūdos. 90% nav maksājuši visu laiku, ja nemaldos, no pagājušā gada ir spēkā šī norma, un šie finanšu līdzekļi, kas ir uzkrāti, tie nav saistīti ne ar nākotnes kaut kādām peļņas prognozēm, tie 130 miljoni, par ko mēs runājam, jo šobrīd Latvijas valsts meža kontā ir 405 miljoni, un tas ļauj Latvijas valsts mežiem par šo summu, ko mēs minējām, vienkārši palielināt šo peļņu. Tas, vai 90% peļņas apmērs, kas ir noteikts likumā, ir adekvāts un vai ir izpratne par to, ka klāt ir jāmaksā arī nodokļi, tas ir cits jautājums, bet kamēr mēs neesam izrevidējuši Latvijas valsts mežu saimniecību nonākot, vai visi izdevumi ir pamatoti, mēs nevaram nonākt pie tā, kāds tiešām ir šis maksimālais potenciāls par peļņas gūšanu. Latvijas valsts mežiem ir jāatstāja viņu rīcībā tā nauda, kas ir nepieciešama strateģisko mērķu sasniegšanai, investīcijām, bet nekādā gadījumā tur nevajadzētu būt naudai, kas nemaz nav vajadzīga. Un šai naudai, šiem 130 miljoniem, nav iezīmēts nekāds rīcības scenārijs, ne stratēģijā, nekādos finanšu plānos, nekur citur, ne arī kapitāla daļu turētājs atstājot nesadalīto peļņu, nav norādījis kādam mērķim tad šo peļņu izlietot. Valsts meži nevar būt krājkase vai kabata, kur vienkārši stāv nauda, kuru paņemt kaut kādām vajadzībām. Tā tam procesam nebūtu jānotiek. Šobrīd būs vēl kādi jautājumi. Šobrīd jautājumus neredzu. Šodienas preses konferenci arī noslēdzam un paldies visiem par uzmanību.